Kā atgriezt attiecības, jeb nekad neskrien pēc tā cilvēka, kurš ir aizgājis projām? Ja tu šobrīd atrodies tādā situācijā attiecībās, ka vīrietis ir aizgājis projām, pateicis vārdus es tevi nemīlu, negribu vairs tevi redzēt un ir nobloķējis tevi visos iespējamos sociālos tīklos. Nav jāskrien un jācenšas satikt viņu kaut kur ikdienā fiziski, jo tādā veidā tu tikai sagandēsi šīs attiecības, un it sevišķi, ja šobrīd ir tev tāds periods, tad vienkārši atlaid šīs attiecības un atlaid šo vīrieti. Tev šis laiks ir domāts, lai varētu tu sakārtot sevi, savu iekšējo pasauli, jo ne jau tāpat vien viņš šobrīd ir aizgriezies projām no tevīm, un fiziskas darbības ir veicis, tātad vispār pazuda no tava horizonta. Izmanto šo laiku par labu sev. Sāc darīt tās lietas, kuras tev patīk, kuras tev aizraus. Sāc vairāk rūpēties par sevi. Satiecies ar draudzenēm, satiecies ar draugiem saviem, ar kuriem nekad nepietika laika. Un šeit tu vari izdomāt lietas un notikumus, ko tu vari darīt. Vai nu pieteikties kādā minigrupā uz ceļojumu, vai, piemēram, doties pārgājienos kopā kādā kompānijā. Un šeit nav laika tev skumt un izjust vientulības sajūtu, ja vīrietis šobrīd ir projām no tevis. Fokusu šobrīd turi nevis uz vīrieti, ka viņš aizgāja projām, bet gan fokusu pagriez uz sevi, uz savu iekšējo pasauli. Nekas dzīvē nenotiek tāpat vien. Tas nozīmē, ka tam tā bija jānotiek, lai tu beidzot ieraudzītu pati sevi. Jā, es zinu, cik ir grūti nezvanīt viņam, nerakstīt viņam, noturēties, tā teiksim. Tas ir ļoti grūti, bet tas ir iespējams, jo šobrīd, balstoties uz emocijām, tu neko labu nepanāksi. Tāpēc šobrīd pats svarīgākais ir patiešām ieturēt arī no tavas puses pauzi saistībā ar vīrieti un saistībā ar šīm attiecībām. Un ja tu nezini, kā izdzīvot šo periodu, tu nezini, ko darīt, kur skriet, kur iet, tad aicinu tevi uz kursu Laimīgas attiecības pateicoties domu spēka praktikām. Tur es stāstīšu arī, ko darīt šādos gadījumos, tad, kad vīrietis ir attālinājies. Jo šeit ir jāņem tāda priekšrocība par labu, jo var pielīdzināt tādai metaforai kā gumiju. Ja gumiju atstiep, jo tālāk viņu atstiep, jo ātrāk atšaujas. Bet tev jāzina konkrētas metodas, praktikas, ko darīt, lai tā gumija ātrāk atšaujas pie tevīm. Gumijā tas ir domāts vīrietis. Tāpēc, ja šobrīd viņš ir neatkarīgi, cik tālu atrodas, un jo tālāk, jo labāk, jo tev ir laiks sakārtot sevi, sakārtot savu iekšējo pasauli. Ja tu nezini, kā to izdarīt, tu esi neizpratnē, nesapratnē, ko tagad darīt, kur nu likties, tad aicinu tevi uz kursu. Laimīgas attiecības var arī noskatīties visu informāciju manā mājaslapā www.līgadonovska.com un pieteikties pie manis uz bezmaksas konsultāciju saistībā par šo kursu. Un tiekamies kursā jau pirmajā nodarbībā.